Nav cilvēka, kuram būtu vienaldzīgs zirgs. Īpaši tāds, kurš ir cienījamā vecumā un nopelniem bagāts rikšotājs. Ķēvei Telfai tikko apritēja 27 gadi, ņemot vērā, ka Latvijā zirgi dzīvo aptuveni 22 gadus. Cienījamo vecumu Telfai sasniegt palīdzējusi saimnieku mīlestība, vidējas lodze mūža garumā un darbs, ko varētu salīdzināt ar labdarību. Telfa dzīvo Latvijā un interesanti tā, ka viņa ar laulībos bērns. Pa nakti izgāja 2 ērzeļi un viņas mamma. Un mēs pēc tām ilgi gaidījām kumeļu, kamēr uzzināt, no kura ērzeļa tā viņa ir. Tas kumeļš, jā, bet viņa līdzīga savam tēvam. Telfas saimniece ilgadēja zirgu trenere Olga 90. gadu sākumā ar Telfu atbrauc no Latgales uz Baldoni. Šeit sākās darbs bērnu aprūpes centrā. Bērniem ar īpašajām vajadzībām sniegta reitterapija, jeb ārstnieciskā jāšana. Viens no šiem audzēkņiem bija ar cerebrālo trieku sirkstošais jauneklis Rihards Nikus. Viņš ar Telfu trenējas jau daudzus gadus. Iesākumā tā bija reitterapija, kas palīdzēja puisim nostiprināt muskultūru un attīstīt gaitu, bet vēlāk jau nopietnāks jāšanas sports. Vēl pērn Rihards ar Telfu piedalījās paraolimpiskajās iejādes sacensībās Dānijā, kurā tiesneši savos pierakstos atzīmēja Telfa – zirgs ar plašu sirdi. Tu ar Telfu labi saproti viens otru? Pasaki, cik ļoti tev patīk nodarboties jāšanas sportu? Tik vai tik? Viņam ir ar ko nodarboties, ir ar ko aizņemt savu brīvu laiku. Ir sirdslieta pie tāda, ar kuru viņš nāk ar prieku, jā, kur viņš var arī parādīt, ka viņš var izdarīt to pašu, ko mēs visi varam izdarīt. Jā, ka nav ierobežojuma dzīvē. Ja ir vēlēšana, ja ir mērķticīga cilvēkam, tad viņš var sasniegt. Par godu šai ķēvei izveidots jātnieku klubs Telfa. Lai arī tagad Telfas dienas kļuvušas mierīgākas un ne tik dinamiskas kā agrāk, daudzi jātnieki Telfu atceras kā savu pirmo zirgu jāšanas sportā. Mani pirmā reize uzsēdināja 6 mēnešos, un, cik es zinu, tas bija uz Telfas. Jā, viņa bija pirmais zirgs, kurus jāja. Un man pirmās sacensības bija 2,5 gados. Viņa ir ļoti, ļoti mīļa. Jā, un tad ļoti daudz labu atmiņu. Es jāju nesen arī, tas bija pagājušajā gadu vasarā. Man bija tāda tikai atvedas mačina ar Telfu. Jā, un tad es pagājušajā gadu arī ieejādu un dabūju 4. vietu. Un tad es biju ļoti, ļoti laimīga. Darba spējas un laba veselība. Mīļš arī raksturs pret cilvēkiem, arī bērniem. Viņi tādi ļoti uzticīgi darbā. Jā, viņi nav sliņķi zirgi, viņi patiešām enerģiski un patīk strādāt un patīk būt kopā ar cilvēkiem, kas ir ļoti svarīgi, es domāju. Šobrīd Olgas aplokā ganās vairāk kā 20 zirgu. Starp tiem tādu vārdu saimnieki kā Parīze, Alderis Tumšais, Artejs un citi. Viņi pieraduši pie vietējo baldoniešu apciemojumiem un ar prieku viesos uzņem arī lielpilsētu bērnus. Iesākumā bērni šiem augumā lieliem dzīvniekiem tuvojas bailīgi. Taču vēlāk apgūst tik svarīgas iemaņas, kā rūpēties un kā ņemt vērā arī dzīvnieku vajadzības.